Jā, tad vēlos padalīties ar tām zināšanām, ko es savācu par šiem gadiem, kā veidot vispār reklāmu, kam pievērst uzmanību un uz ko jābūt ir akcentam. Lielākajai daļai ir tā, ka ir jāskatās pa gabalu. Tad, kad mēs skatāmies pa gabalu, mēs automātiski pievēršam kaut kādas uzmanības. Vai tur bildei, vai tur tekstam, vai tur mājaslapam, vai tur QR kodam un tā tālāk. Es jums tagad rādu šīs lietas, ja? dažādi kā materiāli. Katram materiālam ir sava vērtība un savs nosacījums, tā var pateikt. Un, ja mēs skatāmies, paņemsim kaut ko elementārāko. Šeit ir flyeris, tātad autoskola tavā pilsētā. Šeit ir milzīgs uzsvars uz to, ka cilvēkam ir jāpaskatās autoskola tieši viņa pilsētā. Un tā ir kolosāla reklāma, kas īstenībā cilvēkam liek aizdomāts, ka viņam nekur nav jābrauc, viņam tieši tur arī atradīsies viss. Un tāpatās ir ļoti izteiksmīgi pievērst uzmanību telefonam. Zvanam. Ir veidojot šo te reklāmu, jebkuru reklāmu, ir jāpaskatās, ko mēs gribam izcelt. Vai tur mājaslapu, vai tur produktu, vai kaut kādu problēmu, vai kaut kādus risinājumus, vai kaut kādas vietas, kur tieši gribās. Tad, kad mēs saprotam, ko mēs gribam izcelt, no tā mēs sākam veidot reklāmu. Mēs piemeklējam gan fontus, gan dizainus, gan krāsas un visu pārējo, kas ir vajadzīgs, lai cilvēkam būtu skaidri saprotama informācija. Ja tas ir nepieciešams, sazinies ar Princēlu LV un mēs to sagatavosim.